Sveiki visiem! Šoreiz tēma mums ir par BMW W. Tātad šī gadījumā šis auto TikTokā ir ļoti slavens. Viņš ir izcēries ar slavenību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir 900 plus skrienas moments un 500 zirgu jauda. Tātad te ir diezgan daudz, kas izdarīts. Tas ir 535. Tātad bija turbo. Šos auto ļoti daudz, kas pazīst. Šī gadījumā nākam paskatīties. Tātad viņš ir pievienots uz Dynamax stenda. Uz ruļļiem. Ruļļi ir tādi riktīgi metāla ruļļi. Un faktiski šobrīd jau arī programmiņā nāca pasties, ir salikts viss iekšā, un te ir 530, kur bračka. Tātad iesim gaisā, pamērīsim tik tiešām, cik ir. Nāsim apstīsimies, kāds viņš izstās. Starp citu, performance ar Hellcatu viņš iet spēcīgi. Vienā jaudā ar Hellcatu, Dynamax, šāds tas stends. Mēs viņu iegriezām zemē, bet ir tas stends tajā TikTok video ir virsū. Viņš mērījās Lietuvā. Noteikti, ka visi to ir redzējuši. Tagad izdarīsim arī to pašu mērījumu pie manīm. Man ļoti interesanti, cik tad riktīgi tas BMW velk. Labi, tātad dati ir jāsavada kompī iekšā. Kāpsim iekšā, skatīsimies, kas mums te būs. Iekšējā pārnešanā braucot ir jāizsaka aptuveni motoram. Tajā gadījumā mēs laižam Synchro mode. Tad, kad ir Synchro, beidziet Dino Stends programmā kopā ar mašīnu. Tad apstiprinām pirms Synchro, transmission loss on. Principā sagatavojamies vienkārši gāzt. Tad, kad mēs izgāzīsim, tad metīsim neitrālājā. Are you ready, guys? Start. Jau no 240 aptuveni ieskrējām. Speed limits ir off, speed limits ir noņemts, RPM limits pilnīgi off. Skatāmies iekšā mērījums. Šobrīd izgriežās tātad ja es ceru, ja es pareizi izbraucu, ja? Tas ir cik tā gaisa un viss, kamēr viņa bija daudz maz temperatūra. Jā. 813 Newtonu griezes moments un 474 zirgi. Parādīsim, kas ir zem pārsega apakšā. Skaties, mēs izdarījām tikai vienu mērījumu. Ja? Tas nav tā, ka mēs darījām 5-6 mērījumus. Ja? Mēs izdarījām vairākus mērījumus. Izdarām vairākus teorētiski mērījumus, lai precīzi saprastu. Jo kas mums bija? Šeit bija tāds ātrais tests, nebija priekšā ventilators, tad ierakst TikTokā, kurš mums varētu uztaisīt tādu pūšamo riktīgi. Ja? Vai no YouTube, vai no kurienes kāds var, kas mums pūst iekšā vairāk gaisa, jo mums pietrūkst, līdz tam mērījumam mums pietrūkst 100 Nm, līdz mums ir 813 Nm un 474 zirgaspēki. Mums pietrūkst no tā rādījuma 25 zirdziņu, ja? Bet tas nekas, tāpēc, ka cik daudz gaisa tiek paņemts, saproties, tas ir ļoti liels rādītājs. Ja? Šī gadījumā, redzi, bez ventilātora mēs ātri uzlēcām uz stendu, vienkārši izskrējām. Bet vienalga, tāpat priekš šī auto 813 Nm un 474 zirgaspēki ir ļoti liela jauda, ļoti liela. Tātad loģiski šīs divas turbīnas ir modificētas, jā, tad arī ir izdarīts dažādas mehāniskas modifikācijas šeit iekšā. Jā, tajā noteikti video jūs arī redzējāt, iespējams, kur bija TikTokā redzams. Bet es jums varu apstiprināt, ka tiešām tajā video, ko jūs redzējāt TikTokā pie tiem puišiem, kā saka, brāļi lietuvieši, malači, viņi uztaisīja šo auto tik filigrāna, viņš iet tik jaudīgi ar tādu jaudu un tāds griezes moments uz ceļa braucot ar viņu. Tas ir, emocijas ir vienkārši burvīgas. Šeit arī stāv reduktors savādāks uzstādīts. Un līdz ar to, tas auto, viņš aiziet vienkārši, tas ir neizstāstami, tas ir jājūt, jāsaprot. Un šos auto tiešām var šādi uztūnēt. Kā redzams, dūmu nemaz tik daudz nav, tikai, mazliet te ir kas. Mums ir pārlasīti tātad virzuļi, ir nomainīts viss iekšā šāles virzuļu grupa, tātad oriģinālais bloks stāv iekšā, jā, tātad, ir izdarīts jauna galva, tātad tas nav tā, ka tiek tas BMW, tagad mēs nopirksim E60 to 535 un jums būs tur tie 900 Newtoni, 500 zirgi. Nē, tas tā nenotiek, tāpēc, ka tur ir vajadzīgs ļoti daudz ielikt iekšā gan finansiāli. Tu vari aptuveni pateikt cenu, cik ir aptuveni ielikts iekšā šajā motorā, lai 6000 ir ielikts tikai motorā, un plus programmēšanas visas. 3000 tikai par turbīnām, jā, tātad.
Visi devēji virsū, kas tur uzlikti, ja? Nu, tātad, saprotiet, ko tas nozīmē. Tātad 6000 motorā, 3000 ir visos devējos. Tātad es domāju, nu, cepuri nost saimniekam, ka viņš ir ieguldījies un uztaisījis šādu skaistuli. Auto tiešām ir ļoti burvīgs, tiešām ir ļoti efektīvs. Kādas riepas, jo ar tādu jaudu, ja nav kaut kas ar riepām, šeit stāvēt vispār ir bīstami. Ja? Tāpēc, ka nu vienkārši, pastamies, nekāda dūma praktiski nav. Praktiski vispār dūma nav. Ja? Nu reāli, nu baigi minimāli. Tas ir tikai tāpēc, ka šis motors ir perfekti pārlasīts, perfekti viss tur izdarīts, un šādus E60 jūs tik daudz uz ceļa nesatapsiet. Tāpēc, ka šis tiešām ir īstens mākslas darbs, īstens retums, un E60 jau arī ir leģendārs auto. Ja? Kā tur daudzi saka, E60 tur un viss kaut kas tur varbūt ir slikti un tā tālāk, un tur nav naudas un vēl kas, un nevar saremontēt. Jā, varbūt, bet ja jūs ar to auto pieiet tam visam filigrāni, nu tad jums ir ļoti efektīvs rezultāts. Noteikti paskatieties TikTokā arī pie lietuviešiem, tātad uz jaudas stenda, arī uz Daino Max, tātad, kur tika veikti šīs te modifikācijas, jo mēs tikai šeit pārbaudījām pie mums Latgalītē, kāda ir tā jauda tik tiešām un cik viņi ir tuvu, un mēs varam apstiprināt tiešām tā jauda tur tāda ir. Jo tas, ka tur atšķirās kaut kādi 25 zirgi uz šitās jaudas un 100 Newton, tas nav nekas. Vēlreiz saku, nav ventilātoru, nav gaisa padeves, vienkārši viens rants. Es varbūt nepareizi izslēdzu nedaudz neitrālo, jā, es nepareizi mazliet izņēmu, jā, tāpēc tā ir tāda nobīde varbūt drusīt, jo ir jāmāk arī uz jaudas stenda braukt. Es neesmu tur ļoti liels profesionāls uz jaudas stendiem braukt, bet, tā kā to visu izdara korekti un adekvāti, šeit vairāk stāsts par to leģendārs auto, leģendāri viss ir sabūvēts, uztaisīts līdz maksimumam, cik vien to labi var izdarīt. Es domāju, īpašnieks ir ļoti laimīgs un novēlu katram tikt pie šāda BMW, kuram tas ļoti interesē. Tā kā uz doto brīdi, thanks for watching, stay tuned and follow for more.